savienojas ar sevi un Dievu, ar sevi. Juģ no sanskritā nozīmē joga, nozīmē savienojums. Un, ja tu dabūni savienojums ar sevi, ar Dievu, tad praktiski tu esi harmonijā. Bet šo savienojumu noturēt 24 stundas diennaktī, to sauc par jogu. Tā ir joga, noturēt šo savienojumu. Nevis aizlīt kājas aiz galvas, jā, ir joga. Bet joga ir noturēt savienojumu ar savu harmonisko stiegrojumu iekšējo. Ja tu vari mierīgi, sevī mieru noturēt 24 stundas diennaktī, jebkuros apstākļos, tu esi jogs. Bet ja tu, piemēram, tur varu, esi pasaules čempions jogas vingrinājumos, bet tev ir problēmas nomierināt prātu, tu neesi jogs. Un ilgāku laiku strādājot ar jogas praksē, es sapratu, ka joga mani kapsulē. Viņa kapsulē manu garu, es palieku aizvien sausāks, es palieku aizvien neinteresantāks pats sev. Man nav interesanti vairs dzīvot, es palieku aizvien tā kā meditatīvāks. Es palieku pēdu virs zemes, pilnīgi caurspīdīgs, un man gribās drāju kaut kādu. Un es atceros, ka man ir pilnīgi citi gēni, man ir pilnīgi citi interesi. Un es pieliku klāt cīņas elements, ko es biju mācījies. Es sāku taisīt ēnu boksu. Ēnu boks ir straujas kustības ar rokām kājām, dažādos vektoros, dažādos virzienos. Un es atdzīvojos, un es sapratu, ka cīņas elementi ir ļoti svarīgi, lai strādātu uz modrību, lai strādātu uz dažādām raksturu īpašībām, kuras mēs iemiegam. Dzīvojot šo dzīvi, mēs iemiegam, mēs neredzam sevi. Un joga arī ir viens no tādiem ļoti rafinētiem veidiem, kā iemedzināt ļoti augstā līmenī cilvēku.